esam divi ceļotāji. Esmu Laine. Mani sauc Arturs. Kāds ir mūsu mērķis? Mēs vēlamies iepazīt pasauli, dažādu valstu kultūru un vērtības. Redzēt skaistākās vietas un galvenokārt mācīties, esot nepārtrauktā kustībā. Ir izveidojies aplams priekšstats, ka ceļot ir dārgi, bet nedrīkst jaukt greznību un komfortu ar ceļošanu. Un mēs izvēlējāmies diezgan traku veidu, kā ceļot ar stopiem. Protams, uz tām valstīm, kas ir iespējams. Jau nākamnedēļ ceļojam uz Zviedriju, Stokholmu un tad uz Ameriku, Ņujorku. Plāns ir doties no Niagāras ūdenskrituma līdz pat lielajam kanjonam. Tālāk tik uz leju. Tad atpakaļ uz Eiropu, 2 Āfrikas valstis un Āzija, Austrālija. Mēs vēlētos redzēt tādas valstis kā Krievija, Indija, Amerikas Savienotās valstis, Meksika, Anglija, Ķīna, Itālija un daudzas citas. Plānu maiņa var notikt strauji, bet esam gatavi neparedzētajiem. Galvenais zinām, kāda riska ir katrā valstī. Esam apkopojuši bīstamākās vietas un laika periodus, kad nebūtu ieteicams ceļot. Un galvenokārt mums ir gribas spēks un mīļotu atbalstu. Vienmēr jau ir bijis jautājums, ko darīsim tālāk? Var it kā uz ārzemēm, var tepat Latvijā. Es personīgi, pateicoties saviem vecākiem, sāku ceļot jau bērnībā. Esam apceļojuši daudz tālākās valstis, ir Turcija un Ēģipte. Pēc tam sāku ar projektiem jauniešu apmaiņas programmām, kur 10 dienas iespējams pavadīt svešā valstī kopā ar vairākiem jauniešiem no citām valstīm. Ilgāka uzturēšanās ārzemēs bija Erasmus plus prakses ietvaros Ungārijā un studijās Rumānijā. Šī gada februārī biju mājās. Un uz projektiem sākām braukt kopā ar Arču, un arī stopēt sāku pirmo reizi ar viņu. Tā kā dzīvoju Elūksnē, stopēt uz Rīgu sanācis diezgan bieži. Ar Laini ceļojam ar stopiem pa Latviju un dažādiem svētkiem vai vienkārši apskatīt pilsētas. Tad jau arī mēģinājām ārpus Latvijas. Pagaidām gan sanācis tikai Lietuvā un Igaunijā. Un mēs būtu ļoti priecīgi par jebkādu atbalstu, ieteikumiem, vēlējumiem, iespējams naktsmājām. Visu, pilnīgi visu. Budžets ir. Tas nav milzīgs, bet ceļošanai ar stopiem un glēšanai teltī pietiekams. Protams, mēs būsim priecīgi saņemt jebkādu finansiālu atbalstu un būsim gatavi strādāt jebkādus darbiņus, kas mums pa ceļam gadīsies.